Cilvēki saskrējuši istabā, panika, viss, es esmu nomiris no mušmirēm. Tiku diagnosticēts ar klīnisko depresiju. Ja neatceries, var palīdzēt atsvaidzināt prātu. Tu dzīvi zini, brālis, šis ir bijis jau pirms tam. Par svētku vēl dzirkstījiem, man katrs vārds ir veltīts tam. Uz zemi nesu paradīzi, pat ja bīts man nelīgs skan. Amanīto. Labdien! Šodien es esmu ciemos pie Amanīto. Un šodien es mēģināšu noskaidrot, kas tieši stāv aiz tā vārda, jo es mēģināšu uzzināt to dziļo iekšējo stāstu, dzīves pārdzīvojumus un to realitāte, kura viņš dzīvo. Tātad, sveiki! Čau! Man būtu pirmais jautājums. Attīsim lenti uz pašu sākumu. Gandrīz tajā momentā, kad tu piedzimi. Aha. Kurā ģimenē tu piedzimi? Kā tu dzīvoji? Kādi bija apstākļi? Kādas bija problēmas? Un viss, kas ar to ir saistīts. Es piedzimu Valmierā 2002. gadā, kad manai mammai bija 24 gadi. Par savu tēvu es viņu pārāk labi neatceros, jo viņš pameta mūs, kad man bija 2 gadi. Mēs dzīvojām lauku mājā pie maniem vecvecākiem Kārļos, kas netālu no Cēsīm. Tur ir ļoti skaista vieta ar dabu un upi blakus. Un tā ļoti skaisti, tiešām forša vieta. Bija tāda situācija, ka es uzaugu pārsvarā pie vecmāmiņas kaimiņienes, jo mammai bija tad, kad es piedzimu, kaut kāds strīds ar savu mammu, un mēs pārvācāmies no viņas mammas, no manas īstās vecmāmiņas uz kaimiņienes mājām, un tā kaimiņiene kļuva par manu otru vecmāmiņu, par manu omi. Un jā, tad mammai bija jāstrādā, mamma strādāja, ja nemaldos, 2 darbos tajā laikā, un viņa nesanāca tik daudz veltīt man laiku, tā kā mani paralēli audzināja mana vecmāmiņa, vectētiņš un ome. Un tā es arī augu tur. Un kurā skolā tu gāji? Kādas tev bija attiecības ar klases biedriem? Sākotnēji 1., 2. klase es mācījos Cēsu 1. pamatskolā. Tur bija skola ar mūzikas novirzienu, es mācījos akordeonu, sāku mācīties spēlēt. Sākotnēji man tur bija draugi, man visa klase bija diezgan draudzīga, man bija arī labākais draugs, ar kuru man pēc tam kontakts pazuda, jo pēc 2. klases es mums nācās pārvākties uz Skrīveriem, tāpēc, ka man parādījās patāvs, kurš bija no Skrīveriem, un mēs ar mammu pārvācāmies uz Skrīveriem, kur jau 3. klasē bija bišķīgi grūtāk, jo es esmu jauns cilvēks jaunā vidē, tie cilvēki īsti varbūt nesaprot mani, jo es biju tāds jokdaris, man patika ālēties, man patika būt tā kā klases klaunam, un dažreiz tas bija pa daudz, un tad es jūtos nedaudz atstumts, man bija grūtāk atrast draugus, bet es tāpat kaut kā kustējos tam visam cauri. Bet tu tagad teici, ka tu mēģināji būt kā klauns, vai tas nebija kā kaut kāds aizsarg mehānisms, lai kaut kā pārdzīvot to stresu, vai kā tu pašreizējais, ja tu tagad skaties uz to situāciju, kā tu tagad to situāciju vērtētu? Es to situāciju redzu tā, ka es ierados tiešām jaunā vietā, un man negribējās būt, man laikam gribējās atstāt kaut kādu iespaidu uz tiem cilvēkiem un parādīt, kas es esmu uzreiz. Savā ziņā kaut kā provocēt? Pat neprovocēt, necik ļoti. Es vienkārši pats pa sevi jaunās vietās ar jauniem cilvēkiem man var būt, es varu būt ļoti atvērts un brīžiem pat tā kā diezgan, tā kā, kā to pateikt, ļoti excited un tāds ar emociju pārpildīts. Un cilvēkiem tajā laikā vismaz maniem klases biedriem daudziem tas nepatika, un viņiem tas likās dīvaini. Kas manā gadījumā man vienkārši gribējās tiešām tā kā uzjautrināt visu. Bet sanāk, jau kopš skolas laikiem tev bija kaut kāda sajūta, ka tu esi mazliet
savādāks, vai es pareizi tevi sapratu? Savādāks. Kaut kādā līmenī, jā, man bija dienas, ka es raudāju, ka man ir grūti sakontaktēties ar cilvēkiem un kaut kā izveidot to saikni, kad nebija daudz tādu tiešām draugu. Bet no citas puses es, man liekas, sāku pamanīt, ka es esmu savādāks tajā kaut kādos 11, 12 gados, ka es sāku vairāk pievērsties sev un es sapratu, ka laikam, ka es vienīgais biju klasē, kuram bija bišķīt, varbūt ne vienīgais, bet mums mājās bija diezgan tāda sarežģīta situācija tajā laikā ar manu patēvu, un tas man ļoti veicināja to, ka es iegāju sevī un vairāk mēģināju izprast sevi, un, piemēram, uzzināju par meditāciju, ko es arī sāku mēģināt, jo tajā laikā es uzzināju par daudziem konceptiem, kurus es līdz tam nebiju izpratis. Un es biju, tāds vienpatis, man ļoti patika ar sevi pavadīt laiku. Bet tu pirms tam teici, kad tev bija labākais draugs. Jā. Pēc tam labākais draugs pazuda, un tomēr tajā pašā laikā tu saki, ka tev ir diezgan grūti veidot tādu tipa draudzību. Ar ko tas varētu būt saistīts? Kā tu pats to jūti, analizē, domā? Es to jūtu tā, ka es mēdzu būt ļoti kluss, un es mēdzu likties cilvēkiem kā nedaudz baiss, pat varbūt tā kā atbaidošs savā ziņā, jo es nerunāju daudz. It īpaši ar jauniem cilvēkiem, kurus es nepazīstu, es ļoti atturos no kontakta. Tieši no verbāla kontakta. Un tas varētu būt viens no faktoriem, kāpēc cilvēkiem var likties, ka es tāds dīvains esmu, jo es neieju ar tādām tā kā virspusīgām tēmām un nesāku ar visiem runāt uzreiz par to, cik labs laiks ārā vai cik, nezinu, tur... Bet kā tas iet kopā ar to, ko tu teici pirmīt, ka tu mēģināji skolā būt kā klauns? Tas saproti, tu it kā runā par vienu cilvēku, bet tajā pašā laikā sanāk, ka tu runā par kaut kādu pavisam citu cilvēku. It kā tāda sajūta, ka tevi iekšā dzīvo divi dažādi cilvēki. Par to... Tas atkarīgs no situācijām, no iemesliem. Kāpēc tā varētu būt? Sāksim jau ar to, ka es tajos 11, 12 gados tiešām arī biju savādāks cilvēks, nekā es esmu tagad. Tas bija arī tas laiks, ka es biju... es tikko pārvācos no Cēsīm, un Cēsīs mana uzvedība bija bišķīt vairāk pieņemama. Es nebiju laukos, es biju pilsētā, tur cilvēki bija laikam saraduši jau ar varbūt tādu dīvainīti nedaudz. Un, kad es atbraucu uz laukiem, tad tur atkal parādījās tas, ka es biju es pats, bet tur man tā atmosfēra man lika kaut kā nedaudz noslēgties un bišķīt tā kā pieregulēt savu to dīvainību. Bet runājot par tavu ģimeni, vai viņi pamanīja, ka ar tevim kaut kas nav ok, ka tev ir pārdzīvojumi, ka tu pats tikko teici, ka tu biji ieslēgts sevī, vai kāds to pamanīja, vai kāds no vecākajiem mēģināja to kaut kā tev palīdzēt, paskaidrot vai pajautāt, kas ar tevi notiek? Jā, es ar mammu ļoti daudz runāju par savām sāpēm, kas man iekšā notikās. Diezgan daudz. Man liekas, ka salīdzinoši veselīgi. Protams, mamma varēja palīdzēt tā, kā viņa varēja ar savu kapacitāti, ņemot vērā, ka viņai pašai diezgan daudz stresa ikdienā un tajā laikā bija. Nebija tā, ka es visu to turēju sevī. Man bija ar ko parunāt, man bija kur izlikt to visu. Jā. Kurā momentā tu uzskatīji, kad tieši, kā man pareizi tevi saukt par reperi, laikam diez vai, laikam tu vairāk esi muzikants pašlaik, jā? Es teiktu, es esmu viskaut kāds, es esmu mākslinieks, es esmu dzejnieks. Mākslinieks, jā, tad sauksim tevi par mākslinieku, jā? Un tad sanāk, mēs varam tā rupji sadalīt tavu dzīvi pirms, kad tu sāki nodarboties ar mūziku. Un tad tev bija kāds vārds? Tajā laikā, kad es tikko sāku. Kad tu mācījies skolā, kad tu ne ar ko tādu mākslīgo nenodarbojies. Mani sauc Arturs. Mans vārds ir Arturs, mans pasas vārds. Jā. Un tad pēc tam
tu vienā... Es biju vispār nomainījis 2 vārdus skatuves. Es sākotnēji biju XX Demon, tad es biju Tātad, sāksim Young ar to, Zentai. Sākumā... Jā. Sāksim ar to, ka skolā ģimenē tev bija vārds, pēc pases Artūrs. Jā. Tā mēs varam... Joprojām ir. Joprojām ir, jā. Tā mēs tevi identificēsim kā to cilvēku, kurš, teiksim, rupji sakot, nav saistīts ar mūziku, jā? Jā. Pēc tam tu saki, ka tu sāki saistīt sevi ar mūziku, un tev bija dažādi vārdi. Kādi vārdi tie bija, un paskaidro, kāpēc tieši tādi viņi bija, un kāpēc tu nonāci līdz tam, kā tevi tagad pazīst kā Amanīto. Sākšu ar to, ka mūzika jau man bija no kaut kādas 1., 2. klasītes dzīve. Nē, vispār no agras bērnības. Man vecstāvs deva spēlēt akordeonu, mācīties uz klavierēm kaut ko spēlēt, un vecstāvs ļoti daudz ko ievirzīja man tieši mākslas ziņā, lai gan viņš pats nebija mākslinieks. Bet mūzikai es sāku pievērsties 2017. gadā, jo es jau iepriekš biju rakstījis pantiņus, un man ļoti patika tas process, un es dzirdēju, kā man draugs uztaisīja dziesmu, un man nepatika tā dziesma, ko viņš uztaisīja, un es sapratu, ka es varu labāk, un tad es aizgāju uz studiju ar sarakstīt dziesmu. Bet tu tam draugam pateici tieši acīs, ka tev nepatika? Nē, es to atstāju sev kā degvielu priekš tā, lai es varētu pats, jo, zini, man ir tas, ka es negribu citam cilvēkam, pat ja man tā dziesma nepatīk, es negribu citam cilvēkam nosist to viņa tieksmi uz darīšanu. Jo es esmu tas cilvēks, kurš var arī paklausīties, kas citu ausīm var būt nepatīkama mūzika. Man patīk uzsūkt visādu veidu mūziku. Tā kā es nevaru pateikt, ka man ir kāda dziesma, kas man galīgi nepatīk. Anyway, es tajā laikā sevi nosaucu par XX Demon, tā kā XX Demon. Kas ir reference uz to tā kā emoji, ko mēs dažreiz rakstam XD, kā rācošais emoji. Un tas atnāca vienu dienu, ka es sēdēju pie upes laukos, un man bija kaut kādi 14, 15 gadi. Es gāju cauri savam, tajā laikā es tiku diagnosticēts ar klīnisko depresiju, un es gāju cauri ļoti depresīvam periodam. Es gribu tevi mazliet pārtraukt. Tu teici, ka tev bija klīniskā depresija, tev bija 14 gadi. Jā. Tu pats izdomāji aiziet pie ārsta, vai mamma palīdzēja, vai kurš bija tas, jo, 14 gadi tas ir diezgan agrs vecums, lai bērns saprastu īsti, kad ir jāvēršās pie ārstiem. Kā tev tā situācijā viss bija? Es teicu mammai par to, ka es nejūtos labi. Un mamma... Ko tu domā ar to nejūtos labi? Tā, ka man bija bēdas, un es nezināju par ko. Dziļas bēdas par dzīvi palielam. Un tiešām tā, ka man negribējās pat brīžiem iet ārā no mājas, un nebija arī spēka, un negulētas naktis bieži, un viss kaut kas tāds. Un tas notika tā, ka man mamma pateica, varbūt tev vajag aizvest pie psihiatra, un tāds, varētu aizbraukt pie psihiatra. Tad es aizbraucu pie psihiatra, es tur 5 minūtes pasēdēju, pateica, kas man ir ne tā, un pēc 5 minūtēm man izrakstīja zāles un palaida tālāk. Jā. Cik ilgi turpinājās tas medikamentu kurs, un cik ilgi tev vajadzēja apmeklēt psihiatru pēc pirmās vizītes? Es pie psihiatra neesmu bijis 2. reizi. Medikamentu kurs beidzās, tad, kad es uzzināju, ka tie medikamenti iešterīja, un es varu no viņiem apreipt, un es izlietoju viņus visas pāris dienās. Jo tas bija fenibuts, tas nebija tik ļoti stipras zāles, tas bija no offense. Viņš ir stipras zāles, bet es tā kā
izmeklēju visu internetu par to, cik kādās devās viņu var lietot un cik vispār ir tā kā tās atļautās Tev dozes. bija un viss. 14 gadi, tev izrakstīja nofēnu, Jā. un tu ar internetu atradi informāciju, kā var izmantot to medikamentu, lai Apreibinātos. Tieši tā. 14 gados. 14 gados. Bet pirms tev bija pieredze ar alkoholu, ar vielām, ar cigaretēm, ar kaut ko tādu. Jo ļoti dīvaini sākt ar medikamentiem, uzreiz meklēt informāciju, kā lai man ieštīrītu. Es 14 gados biju gan sācis pīpēt cigaretes, biju arī pamēģinājis alkoholu, un es biju arī pamēģinājis zāli tajā laikā. Bet man vispārīgi ļoti interesē tieši smadzeņu ķīmija un tas, kā vielas iedarbojas uz smadzenēm. Tas Kopš kura vecuma? Kopš 14 gadiem. Es sāku tieši meklēt informāciju vairāk nekā tieši lietot, bet vienkārši meklēt informāciju un uzsūkt informāciju par vielām. Kad tu saprati, ka ar tevi kaut kas notiek ne tā kā ar pārējiem, tu sāki meklēt, jeb kā tu pamanīji, jo tu saki, tev bija depresīvais posms. Depresīvais posms, katrs cilvēks apraksta to savos vārdos, ja? Un parasti mēs to pamanam, ja mēs salīdzinam sevi ar kādu citu, vai ne? Ja man ir depresija, es salīdzinu sevi ar priecīgo cilvēku, un es varu saprast, ka, varbūt, jā, ar mani kaut kas nav ok, varbūt man ir depresija. Kā tev tas bija? Kā tu to paskaidrotu? Es to paskaidrotu tā, ka man pat nav īsti tas salīdzinājuma moments, kad es salīdzinu sevi ar kādu citu, bet es salīdzināju sevi ar savu bērnību, un es sapratu, ka man tā nebūtu jājūtās pēc idejas, kā 14-gadīgam jaunietim. Ka pirms tam bija labāk, pirms tam bija labāk, jā, ar visu to, ka varbūt apstākļi dzīvē tāpat nebija tā kā tie labākie arī pirms tam, bet pēkšņi man ir tādas smagas sajūtas, ar kurām es tā kā jūtu, ka man ir grūti dīlot, un arī visādas tur graizīšanās mēģinājumi, kur, protams, bija tādas krāpējumi nepārāk dziļi, bet Tas nebija suicīda mēģinājums, bet tas tomēr man gribējās nodarīt sev pāri. Lai... Kāpēc? Tas palika vieglāk man tajā laikā. Pēc sajūtām vismaz likās, ka kā tu to varētu izskaidrot? Ja es gribētu tagad būt tavā galvā, lai saprastu, kāpēc cilvēks, kuram ir slikti, sevi mēģina sagriezt? Kāpēc viņš to dara? Tā ir tāda, ka vainas sajūta, es pat teiktu, pie tā, kā es jūtos. Un tad, kad es sev iegriezu, tas man tā kā to vainas sajūtu nomierināja, jo es esmu tā kā sodījis vainīgo bezmaz vai tā laikam. Bet kāds redzēja, ka tev ir sagrieztas rokas? Vai tu to slēpi? Es slēpu, jā, un arī redzēju, bet manai mammai bija ļoti grūti to tā kā pārstrādāt. Viņai tas ieslēdz tādu uzreiz ļoti aizsardzības tādu mehānismu, ka viņa palika dusmīga. Viņa bija dusmīga pat? Jā, brīžiem, un tas man tā kā, tas arī bija viens no iemesliem, ka viņa uz mani dusmojās, ka es sapratu, ka nav jēgas graizīties. Un tas bija tas posms, kad tu jau sāki nodarboties ar mūziku, un mēs pirms tam runājam par tiem dažādiem taviem tiem niknējumiem, vārdiem. Tātad sanāca tas depresīvais posms. Tas bija vēl pirms mūzikas. Tas bija, jā, pirms mūzikas. Vai tas ir saistīts ar to, ka tu savas jūtas mēģināji kaut kādā veidā sublimēt caur mūziku? Vai kā tas bija? Es teiktu vairāk nekā sublimēt, bet es atklāju to, ka man ir patīkami izskatīt sirdi uz papīra, izteikt tās sajūtas, kas man ir iekšā un izlikt to kaut kādā fiziskā veidā, padarīt to par kaut ko skaistu. Tas bija tāds, es to nesapratu uzreiz, bet man vienkārši tas bija tā, es uztaisīju pirmo dziesmu, es viņu izlaidu, tad uztaisīju otro dziesmu, es viņu izlaidu, un tad tajā brīdī man teica, ok, man ļoti patīk šito darīt. Un tad tikai ar laiku es sapratu, cik ļoti lielu nozīmi tas vispār spēlē manā smadzeņu regulācijā un tajā, kā es jūtos. Un tad varam atgriezties pie tiem vārdiem, kurus tu izdomāji. Kāds bija pirmais, kāds otrais un kāpēc? Tajā laikā es runāju par... XXD. XX Demon, jā.
Tas bija saistīts kaut kas ar laustiem kauliem, galvas smadzeņu satricinājumiem un visu kaut ko tam līdzīgu. Ķipā, es angliski rakstīju un centos kaut ko sataisīt, un tur bija ļoti tāda tumšas tēmas par asinīm, visu kaut ko skērībais, ieročiem, brutāli, jā. Kas galīgi nebija es. Vienkārši, es biju ļoti iedvesmojies no Suicide Boys, es biju ļoti iedvesmojies no Flatbush Zombies un no tādiem, un gribējos jau kaut kādu rītīgi krūto, ķipa, gangsta muzonu mazliet taisīt. Jā. Un nākošais vārds, kāds tu bija? Nākošā dziesma bija, nemaldos, Fucking Fly, viņa vēl joprojām ir SoundCloudā pieejama, es viņu neizdzēsu. Tā bija vairāk tāda aktīvāka dziesma, tāds lēkājamais gabals, kurš bija iedvesmots no Triple X Tentacion arī viņa vaibos. Jā, es ļoti daudz taisīju to, no kā es iedvesmojos. Es centos tā kā Bet cik es zinu, tev sākumā pārsvarā mūzika bija angliski. Jā. Un tieši, kad tu izdomāji, ka tu esi Amanito, tad tu sāki, kaut gan, man liekas, kad tu jau biji Amanito, arī bija angliski, vai ne? Jā. Kurā posmā tu izdomāji pārslēgties, un kurā tieši brīdī parādījās no Artūra uz Amanito, un no tā cilvēka, kurš veidoja mūziku angļu valodā, un kurš iedvesmojas no citiem muzikantiem, kas ir pilnīgi normāli, jo mēs visi esam cilvēki, un mums vajag dabūt to iedvesmi kaut kur, jā. Un kurā momentā tieši tev bija tas klikšķis, kurš tevi pārslēdza no viena cilvēka uz to otro cilvēku, un tādu cilvēku, kuru es tagad redzu, un es redzu pilnīgi cilvēku, kurš neizskatās depresīvs, kurš ir diezgan pašpārliecināts. Kurā momentā tas viss notika? Tātad. Man bija labākais draugs Kojās, Leo. Viņš bija tas cilvēks, kurš vispār mani vilka ārā no ritīgas bedres. Jo Kojās bija man vissmagākais depresīvais periods, ka es tehnikumā mācījos, ka es tiešām nevarēju iziet ne no Kojām ārā, lai gan man skola ir 2 minūšu attālumā. Es nedzēru pa naktīm, ēdu ripas MDMA un vienkārši tērēju visu savu naudu uz narkotikām un mēģināju izdzīvot. 16, 17, 18. Un par ko tu mācījies? Periodā. Es mācījos par fotogrāfu. Tāpēc tam nedaudz par frizieri. Un 16 gados tu jau sāki tā diezgan nopietni lietot aizliegtas vielas. Jā. Yep. Ok. Un 14 gados tev jau bija alkohols, nikotīns un zāle. Jā. 16 gados parādījās ripas. Ripas, MDMA. jā. Nu, es pat nezinu, kas viņās iekšā bija. Zini, kā kuru vakaru. Kā paveiksies. Kā paveiksies, varēja viss kaut kas būt. Bet jā, bija tāds periods. Man draugs bija mēģinājis, un man pašam gribējās pamēģināt, un tad es pamēģināju, un tad ar laiku palika ļoti pieejams. Es varēju dabūt par itīgi lētām naudām, un es varēju dabūt tā, ka, piemēram, es varēju nemaksāt vispār, un tad beigās tas pārvērtās par tādu kā ļoti biežu lietu. Mums patika to darīt, jo Kojās īpaši nebija nekā cita, ko darīt, un mūs nelaida ārā pēc 9, piemēram. Bet tagad tu saproti, ka tā jau bija izveidojusies atkarība. Jā, es pilnībā apzinos. Tā kā es varu pārskaitīt entās reizes, cik es tur visdrīzāk biju jau tuvu tam, lai pārdozētu, tuvu tam, lai mani kaut kas slikts notiktu, bet paldies augstākajiem spēkiem, ka es esmu šeit un ka es esmu izairējis cauri tam laikam droši. Bet jā, uz ko es tagad to visu vedu, ir tas, ka bija man draugs Leo, kurš vienā brīdī viņš iesāka ar to, ka viņš pateica, lai es pieeju pie spoguļa un ratu reizi sev pasaku par to, cik foršs esmu. Atgādinu sev, cik es skaists esmu. Pat ja es to negribu darīt, pat ja man tas liekas, ka es meloju sev, viņš man vienkārši teica, tev izdari tā. Un tas bija tas moments, ka jau man sāka dzīve mainīties. Tajā laikā Leo jau bija mēģinājusi psihodēliku, un viņš man iepazīstināja arī ar sēnēm. Tajā laikā ar LSD un arī ar sēnēm.
LSD vēlāk. tu domā markas veidā, Jā. Un vienā brīdī viņš arī man stāstīja par to, kā viņi ar brālēnu lasīja mušmiras un lietoja mušmiras. Un es sāku izmeklēt sarkanās mušmiras un meklēt informāciju par viņām. Bet LSD, maģiskās sēnas, kurās ir psilocibīns un sarkanās mušmiras, tās ir dažādas vielas, vai ne? Tās dažādas, jā. Jā, bet kuras no tām tu pats esi mēģinājis? Visas. Jā. Un kāpēc un kāds bija rezultāts? LSD, gan sēnes, gan LSD, gan mušmiras, tas viss sākotnēji bija kā eksperiments. Es esmu ļoti zinātniska dvēsele, lai cik to es sevi dažreiz censos agrāk noliegt. Man patīk eksperimenti, man patīk iegūt jaunu informāciju un uzzināt uz sevis, kā jūtās lietas. Bet tev nebija bailīgi? Ja es pieņemu, ka tev bija 16, 17 gadi tajā laikā, jā. Tev nebija bailīgi, vai tu pirms tam lasīji daudz informācijas, tur varbūt kaut kādus pētījumus, vai tu zini, kas notika tajā laikā ar hipiju vilni vai ar kaut ko tādu. Tev bija zināšanas, kāpēc tās vielas lieto, ja vienkārši tas bija, es jaunietis, es gribu vienkārši, lai mani ieštīrītu, lai ir jautri. Vai tas bija cits pieejams pavisam? Tas bija cits pieejams pavisam, jo es iepazinos ar savu labāko draugu Leo Kojās, un viņš arī ļoti līdzīgs man, arī viņam ļoti patīk zinātne un eksperimenti un vispārējais, un mēs reāli to visu veidojām kā eksperimentu. Viņš jau bija atradis veidu, kā viņas lietot, tā kā, lai iegūtu kaut ko priekš sevis, vai garīgā, vai mentālā attīstībā. Paskaidrot cilvēkiem, kuri vispār nezina šajā jomā neko, nav lasījuši un vienkārši cilvēki neinteresējās par to. Kā tu paskaidrotu, kāpēc, neskatoties uz to, cik dīvaini tas neskanētu, kā tu paskaidrotu, kāpēc ir cilvēki, piemēram, kā tu, kuri uzskata, ka LSD vai psilocibīna sēnes, maģiskās sēnes vai sarkanā mušmira, ka tie kaut kādā veidā var palīdzēt garīgai veselībai? Pirmkārt jau nosaukumā ir maģiskās sēnes. Tas nav pārspīlēti. Viņām ir tiešām, var pat justies, ka ir ļoti maģiska tā iedarbība, un tas, kā viņas strādā uz smadzenēm, es tajā brīdī, kad viņas lietoju, pat brīžiem jūtos skaidrāks nekā ikdienā, kad es esmu skaidrā. Viņas paver man tā kā vairāk slāņus realitātei un paskaidro vairāk par to, kas manī iekšā notiek. Bet skaties, ja mēs runājam par tāda tipa vielām, cilvēki to uztver par to, ka tu redzēsi halucinācijas, ka tu droši vien nebūsi skaidrā, jo kā tu vari būt skaidrā, ka tu redzi halucinācijas, tad tajā pašā laikā tagad saki, ka tu varēji sajust sevi skaidrāk, nekā tu biji pirms tam. Kā tu to izskaidrosi? Kā tu to paskaidrotu cilvēkam, kurš nesaprot, kā tas strādā? Es to varētu paskaidrot tā, ka viņas sēnes un LSD viņas iedarbina smadzenes tādā veidā, ka tu savā ziņā atgriezies atpakaļ uz to laiku, kad tu esi bērns. Tavas smadzenes atgriežas uz tādu bērna prātu, kurš uztver visu daudz vairāk, kurš daudz vairāk uzsūc informāciju, daudz vairāk visu apskata un viss liekas interesanti un gribās visu vēl vairāk izzināt un izjust. Viņi tā kā pamaina mūsu sajūtas tā, ka visas lietas jūtās kā kaut kas pavisam jauns. Sanāk, tu esi bērns, tev visu laiku viss ir interesanti, pēc tam tu esi pieaudzis, tu esi depresīvs cilvēks, tev nekas nav interesants, un lai tu vari sevi salabot, tev vajag atgriezties tajā stāvoklī, ka tu esi bērns. Jā. Un to tev dod, principā, LSD vai maģiskās sēnes. Ne tikai, tas ir arī process, ko es izjūtu taisot mūziku, tas ir arī process, ko es izjūtu mākslā. Vienkārši sēnes un LSD viņi pastiprina un parāda
kaut kādā veidā, kā to atgriezt savā ikdienā. Tas ir tāds, tā kā viņi parāda uz tām dažām stundām, un tad tu pēc tam izvēlies, vai tu to vēlies, vai tu to nevēlies, un izvēlies, kā integrēt to. Vai tev nebija bail, ka ar tevi kaut kas notiek, jo tiek dzirdēts arī, ka ir tie saucamie bad tripi, ka tu redzi vienkārši kaut kādas šausmīgas lietas, un ka tu redzi vienkārši, tur monstrus vai kaut kas tam līdzīgs. Vai tev bija tādi pārdzīvojumi, runājot arī par mušmirēm, teiksim, vai nebija tev situācijas, ka tu mēģināji taisīt kaut kādu, nezinu, pašnāvību, un tas bija tas pēdējais moments, kad tu domā, es tomēr gribu izdzīvot, un tā man ir pēdējā iespēja, vai bija līdzīgas kaut kādas situācijas? Es teiktu, ka baigi nē. Es jau no agras bērnības esmu sapazīstināts ar nāvi un nāves konceptu kā tādu. Un tajā laikā, kad es biju kojās, man mīļākā frāze bija, nekas sliktāks par nāvi tāpat nevar notikt. Un, principā, un es arī ar tādu mentalitāti gāju. Es īstenībā biju ļoti naivs un ļoti drosmīgs tādā ziņā, jo man bija tīri vienalga par to. Man vairāk interese pārspēja kaut kā tās bailes. Bet kā tu nogāji tad uz to posmu, ka tu tomēr tapi par Amanito, par to mākslinieku, kuru mēs tagad pazīstam? Mēs ar manu labāko draugu sākām, viņš man pastāstīja par mušmirēm, un es sāku izmeklēt sarkanās mušmiras. Es sāku izmeklēt, kas ir muskamols, kas ir galvenā aktīvā viela viņā. Es sāku uzmeklēt, kā viņas pareizi pagatavot, kā viņas pareizi kaltēt, kā viņas pareizi lietot, kā cilvēki viņas lieto vispār pasaulē un tā tālāk. Un tajā laikā es sapratu, ka man nenormāli necepīja mans vecais skatuves vārds, kurš jau bija nomainījies. Tajā laikā bija Young Zentai. Man nenormāli viņš nepatika. Viņš izskatījās kā Young Hentai. Un galīgi neatbilda tam, kas es esmu. Un es domāju, kāds varētu būt mans jaunais skatuves vārds, un man likās tā, es varētu uztaisīt kaut ko, kas ir pietiekami latviski, bet tajā pašā brīdī arī pietiekami pasaulē laižams vārds. Un es acitos pret sarkano mušmiri, kas latīņu valodā ir Amanita muscarija. No tā arī iznāca vārds Amanito, un, manuprāt, viņš gan labi izskatās publiskā telpā ārpus Latvijas, gan arī Latvijas publiskajā telpā. Diezgan. Un viņš ir sarkan-balts sarkans, tas ir vēl labāk. Bet kas bija pats interesantākais, ir tas, ka es sevi nosaucu par Amanito, un kaut kādu neilgu laiku pēc tā, es teiktu kaut kāds pusgads pēc tā, ka es nosaucu sevi par Amanito, mēs ar labāko draugu salasījām mušmiras, mēs viņas izkaltējām, un es vienā vakarā apēdu 8 sarkanās cepurītes, 2 brūnās cepurītes. Es izgāju cauri ļoti smagai... Paskaidro to cilvēkiem, kuri nesaprot, cik neloģiska bija tava rīcība un cik bīstama tava rīcība bija. Godīgi? Godīgi. Uz kopējā pasaules fona man rīcība bija... Es teiktu, ka uz 5. Būtu bišķīt labāk, ja viens no mums paliktu skaidrā, bet mēs ar draugu abi viņas apēdām, bet nebija arī tā, ka es paņēmu letālu devu. Vismaz zinot pēc tā, cik mēs aprēķinājām, kopistiski tā nebija letāla deva. Tomēr pirms tam bija nopietna izpēte, cik daudz vajag apēst, lai nenopietni. Jā, protams, tas ir svarīgi. Tas ir viena no svarīgākajām lietām, man liekas. Neskatoties uz to, ka tu mierīgi pieņem nāvi, mirst tu negribi. Nē, galīgi nē, bet tajā vakarā notika diezgan trakas lietas. Viss sākās ar to, ka man ieslēdzās repetitive motion sindroms, kas atkārto lietas. Piemēram, es tagad pieceļos, apsēžos. Piemēram, es tagad pieceļos, apsēžos. Piemēram, es tagad pieceļos, apsēžos. Un tā vienkārši atkārtojās darbības, vārdi. Es 2 galvu atsitu pret sienu. Bet tu to neapzināti darīji. Es to nekontrolēju. Tas bija ārpus manas kontrolas. Un tad vienā brīdī
tā balss galvā, ar kur es domāju, atdalījās no manas apziņas un sāka man teikt, ko man teikt tālāk un ko man domāt. Bet tas jau izskatās kā ego nāve, kaut kas uz to pusi, Jā, viņa tā kā, viņa lēnām mani veda uz priekšu un vienā brīdī pateica, neelpo. Un es, pārstāju elpot. Nākamais, ko es redzu, es esmu bez elpas, es nevaru paelpot, es krītu gar zemi. Es no griestiem skatos, kā es krītu gar zemi. No augšas, tā kā redzu, burtiski mans ķermenis ir tur, mans draugs cenšas mani pamodināt, cilvēki saskrējuši istabā, panika, viss, es esmu nomiris no mušmirēm. Mani sauc Amanito, es tikko sevi nosaucu par Amanito, un pēkšņi es esmu nomiris no mušmirēm. Cik ironiski. Ļoti. Jā, un tajā brīdī, es redzu tur kipišu, es domāju uzreiz domas par mammu un par to, kā tagad cilvēki bez manis, ka es visiem tagad ritīgi iepisienu, principā, esmu uztaisījis, jo sāpēs un raudās un vispārējais, un es izprotu to, ka es esmu nomiris, un tajā brīdī mani izmeta no laika un telpas, un es sāku skatīties vienkārši visu savu dzīvi atpakaļgaitā. Un dzīvot paralēli viņu, bet arī vēl skatīties. Un man likās... Bet tas nebija kā halucinācijas, tas viss bija tavā galvā vienkārši. Es visu to pilnībā, to visu izjūtu. Es skatījos savu dzīvi atpakaļgaitā, un man likās, tas ir viss, ķipa tu izdzīvo dzīvi un sāc viņu pēkšņi dzīvot atpakaļgaitā, un tad atkal to pašu dzīvi no sākuma, un man reāli likās, ka tā ir, es 7 reizes izdzīvoju no sākuma līdz beigām. Bet reālajā dzīvē tu vienkārši gulēji un... Es līdz tam nonāku. Labi. No sākuma līdz beigām. Tad mani atkal izmeta no tās vietas, kuras skatījos savu dzīvi. Pēkšņi parādījās priekšā gaismas punkts. Dzīdra gaisma, vienkārši maziņš punktiņš. Tā bija tā pati balss, kas atdalījās no manas apziņas. Šoreiz viņa saka, sveiks. Ir noticis pasaules gals, tu esi miris, es esmu Dievs. Un tad, kad tu pazudīsi, nekas vairs neeksistē, un tad, kad tu pazudīsi, pazudīšu arī es. Es viņam saku, bet es negribu pazust. Šāds, diemžēl tam tā jānotiek būs. Bet es negribu, lai tu pazūdi. Viņš tāds, sorry, vecīt, man tagad jāiet. Un, es saīsināju, protams, jo tas, kā viņš runāja, nebija īsti ar vārdiem. Tas gāja tā kā caur sajūtām un vienlaicīgi arī caur tā kā vārdiem. Bet tā bija tava balss? Tā bija tā balss, ar kur es domāju, kur atdalījās no manas apziņas. Jā, bet viņa tavā galvā skanēja kā tava balss? Jā. Jeb kā, nebija sveša. Nebija sveša. Jo vienkārši pēc šizofrēnijas atdala to, kad cilvēkiem ir šizofrēnija, tad viņa dzird to iekšējo balsi, bet viņa runā svešā vai nu valodā vai balsī. Un tāpēc es arī pārprasīju, vai nebija kas līdzīgs. Nē, man bija dzirdēju savējo sanāk, tu runāji ar savām smadzenēm. Principā, jā. Es to varētu tā uztvert. Un tad tajā brīdī, kad viņš pateica, labi, viss man tagad jāaiziet, viņš aizgāja, un es pēkšņi atveru acis. Es esmu savā koju istabā, viņa ir zilā krāsā. Es paceļu galvu no spilvena, paskatos uz spilvenu, es redzu, kā es guļu uz spilvenu. Es pieceļos no sava ķermeņa, palidinos bišķīt pa istabu. Es tajā laikā, tajā telpā biju aizlidojis arī uz Parīzi, jo es atceros, ka es redzēju Eifeļu torni. Es visu kaut kur pabiju. Tad es atgriezos atpakaļ savā istabā, apgulos uz savu ķermeņa, un no rīta mani labākais draugs pamodināja manā 111. koju istabā, it kā nekas nebūtu noticis. Un tā radās Amanito. Un tas bija tava kā reinkarnācija? Tā bija mana reinkarnācija, tā bija mans restarts pilnīgākais, jo pēc tā es pārstāju lietot stimulantus. Es joprojām lietoju dabiskus līdzekļus, bet vispār man neceļās pat roka aiztikt stimulantus. Tā kā tas bija tā kā šitā. Automātiski. Tu pirms tam lietoji stimulantus? Es pirms tam lietoju stimulantus. Diezgan intensīvi. Vēl līdz pat tam momentam. Un tu arī zināji, ka tev vienkārši tā bija atkarība. Ka man ir problēma, jā. Jā, un tu to darīji, tāpēc, ka tev bija slikti. Jā. Un pēc mušmiras pieredzes tev pazuda vienkārši vēlme kaut ko lietot? Pazuda vēlme lietot tieši bojāt savu organismu. Pazuda vēlme bojāt visu sevi kopā, zini? Pazuda vēlme laist sevi iekšā kaut ko, kas ilgtermiņā man nenormāli
nenormāli smagi būtu. Un kā tas ietekmēja tavu tālāko dzīvi, mūziku, attiecības ar draugiem, varbūt ar draudzeni un tā tālāk? Jo, cik es saprotu, tas bija diezgan nesen. Tas bija 19. gadā, 2019. Un cik tev gadi bija? Man bija 18. Arī 18, diezgan jā. jauns. Un tādu kaut ko tādu pārdzīvot. Kāds no taviem radiniekiem zina, ka tu gāji caur tādu pieredzi? Visi mani radinieki par šo zina, es man liekas, esmu visiem stāstījis. Un ko viņa par to domā? Zini, man mamma bija pirms tā jau pieķērusi zem LSD, un pirmajā reizē viņa bija ļoti dusmīga par LSD, un otrajā reizē man bija kaut kāds moments pavēries, ka es nevarēju savu muti aizvērt. Ka es biju triponī, viņa mani pieķēra, un es nevarēju savu muti aizvērt, un es viņai pilnīgāko kosmosu stāstīju, un tādu kosmosu, kas vispār sakarīgs liekas, zini, es pilnīgi saprotam ar viņu runāju un skaidroju to, kā visums vispār strādā un visas šīs lietas, un tas bija, laikam, tas moments, ka man mamma samierinājās ar to, ka man ir šī tādas lietas manā dzīvē, un šī tādi apstākļi notiek, un par cik es arī nebiju vairs lietojis tik daudz, nelietoju vairs stimulantus, un arī alkoholu vairāk nelietoju, un tad es tā kā izveidoju tādu vidi, ka manai mammai, tā kā es paskaidroju viņai, ka viņai nav pamata uztraukumam, ka tā kā viss sliktākais jau ir garām. Jā. Ka es esmu jau tā kā izgājis savu vissmagāko momentu, un es tagad netaisos pat tur atgriezties. Ka tās vielas nav īsti kā kaut kas, lai es bēgtu no kaut kā, bet vairāk kā kaut kas, kas mani atgriež pie sevis laiku pa laikam, ja es esmu noklīdis kaut kur. Savukārt tu biji piedalījies vienā hip-hop batlā un vienā no raundiem, tā var teikt, tu ierunājies par to, ka tev ir autisms. Tas bija, protams, kā joks. Vai tu asociē sevi ar cilvēku, kuram varētu būt autistiska spektra traucējumi, jeb tas bija tomēr kā joks, jeb kā tu to vari pasniegt un paskaidrot? Es teiktu, ka ja es aizietu pārbaudīt, tad ļoti iespējams, ka es esmu uz spektra, jo man atbilst ļoti daudzi faktori manā dzīvē atbilst tādam, es neteiktu, ka izteiktam autismam, bet ir spektrālas parādības. Tur, piemēram, es bērnībā kolekcionēju akmeņus. Man bija vesela muca, vienkārši muceņa pilnā ar akmeņiem dažādiem. Tad arī tas, ka man ļoti patika, es sēdēju viens pats savā istabā, es spēlējos tikai ar sevi, un ja kāds uzdrīkstējās ienāk manā istabā, es viņus dzinu ārā. Bļāvu virsū. Burtiski. Tad vēl visādi šitādas niansītas, piemēram, ka kaut kāda trokšņa man netik ļoti patīk, es nevaru īpaši uzturēties publiskās telpās, man nepatīk uz bāriem iet, man nepatīk ļoti klubi, man vairāk patīk ar savējiem cilvēkiem savā lociņā un bariņā un ar... Bet jā. Ko tu teiktu, ja mēs runājam par šo tēmu, cilvēki mazliet it sevišķi Latvijā, jo tā tēma ir ļoti maz izpētīta, pārprot, ka visi cilvēki, kuriem ir AST, autistiska spektra traucējumi, ka viņi nevar skatīties acīs. Šobrīd mēs sēžam un tu skaties man acīs, vai tu uzskati, ka tā ir ļoti, ļoti svarīgā pazīme, vai tomēr tu domā, ka tu vari būt cilvēks ar AST, kurš mierīgi var skatīties acīs? Jo to, ko tu nosauci, diezgan atbilst AST. Es esmu pamanījis, ka man tā skatīšanās acīs ir ļoti atkarīga no tā, cik es komfortabli jūtos ar cilvēku. Ja tas cilvēks man tik ļoti pazīstams, tad es varu skatīties kaut kur citur, un es tāpat varu nogādāt savu domu un parunāt, bet man vienkārši ir tā grūtība paskatīties cilvēkam acīs. Bet jā, ir momenti, ka es jūtos komfortabli, un tad es varu veidot sarunu un skatīties acīs, un visas šīs lietas man nav tā, ka man traucē
Un pēc tām mušmirēm, vai palika tev vieglāk veidot vispār attiecības ar draugiem, ar sievietēm, ar citiem cilvēkiem kopumā vispār? Kā tas iespaidoja arī tālāko tavu attīstību, mūziku un tā tālāk? Kā tu tagad, skatīsimies, bija Arturs punktā A, un tagad mums ir Amanito punkts B. Kāda būtu tā līnija un kas ļoti mainījās tevī? Manī mainījās tas, ka es sāku uztvert dzīvi ar daudz padziļinātāku nozīmi. Es sāku dot dzīvei daudz padziļinātāku nozīmi. Es sāku saprast to, ka līdz tam man bija tas, ka man bija vienalga par savu dzīvi, un es gribēju nomirt, un es gribēju tur pašnāvības darīt, un vēl sazinu, ko pēc tā momenta es jau izjūtu to nāves sajūtu, un man viņu vairs negribējās. Man bija tāda sajūta, ka es esmu piedzīvojis savu vislielākās bailes savā dzīvē, un man tāpat ir dota iespēja vēl palikt šeit un kustēties uz priekšu, tad man viņi ir jāizmanto. Un runājot par mūziku, kā tev tagad ir ar mūziku, cik es zinu, tev nesen iznāca jauna dziesma, jauns klips? Ko tu grūsties? Ko tu grūsties? Dziesma. Kā jau visas dziesmas, viņas sākas ar iedvesmu, ka man ir tas dzinulis un tā mazā dzirkstelīte galvā, ka davai man jāraksta. Un tieši tai dziesmai, ko tu grūsties, bija tā, ka man uzrakstīja viens producents, baidos samalot, bet viņš ir kaut kur no Eiropas, viņu sauc Efir, un viņš man atsūtīja bītu, kuru viņš man iedeva pa brīvu tajā laikā. Un es vienkārši sapratu, ka man tas bijis ļoti patīk, un es domāju uzrakstīt dziesmu uz viņu. Bet katrai dziesmai ļoti atšķirās tie procesi, kā es viņus rakstu. Ir dziesmas, kurām es uzrakstu pirms beats ir atrasts, ir dziesmas, kurām es uzrakstu pēc beats ir atrasts, ir dziesmas, kurām es rakstu vispār bez beatu, un pēc tam taisam beatu. Ir dziesmas, kuras es vienkārši rakstu un atstāju tur patās bez beats, nemaz neizlaižu ārā. Pa lielam tas ir ļoti random process, un viss, ko es varu pateikt, ka tas ir ļoti brīnumaini, jo es dažreiz nezinu, kā man pašam vispār prāts tiek līdz tādām rindām. Tā kā, jā, radošais process ir ļoti brīžiem haotisks, bet tāpat saliekās tādā skaistā secībā. Tagad notiek tas, kas tev tiek solīts. Es dodu dziesmai dzīvi tā kā sēklinieks un olnītis. Ejot šo ceļu reizēm sanāk arī noklīst, bet nepazaudē sevi, jo bez tevis te nav nozīmes. Laikā modīsies un dzirdēs, ko saku ev. Ja dzirdi manu traku fujaks, zini, esmu blakus tev. Pasargāt no lietus nāk ar savu prāta pažobelu un vārdu, kurus izpūt pirms 3 gadi, ja tie smaržo vēl. Ja neatceries, var palīdzēt atsvaidzināt prātu. Tu dzīvi zini, brāl, šeit esi bijis jau pirms tam. Par svētku kvēlu dzirkstījiem man katrs vārds ir veltīts tam, uz zemi nesu paradīzi, pat ja beats man nelīgs skan. Amanito. Mūzika ar mušmirēm un mūziku ir tā, ka es kopš tās pieredzes es esmu vairāk spējīgs paskatīties uz sevi no malas un uz savu mākslu no malas un arī uz to, kā es vispār operēju un komunicēju ar cilvēkiem. Man uzreiz ir tāds tā kā retrospektīvs un tāds introspektīvs arī dziļa ieskatīšanās sevi. Tobišķi man paralēli tam, ko es daru, vēl pēc tam ir arī analīze tam, ko es daru. Un es... Bet tev netraucēja tās domas, ka tu visu laiku to analizē. Man klusums galvā palīdz. Tomēr klusums. Tā Sākumā analīze bija nav... balsis visu laiku, kuras traucē, tagad klusums. Tagad ir klusums. Man apklusa, un es varu vairāk kontrolēt. Labi, man tāpat ir dienas, ka es domāju, ir dienas, ka ir kaut kāds troksnis galvā un daudz šaudās domas, bet man nav tā, ka es nevaru viņus nokontrolēt. Un es... Kaut kādā veidā sajūtu to, ka es sajūtu beidzot mieru sevī. Sajūtu, kā tas ir, ka ir klusums, un es sapratu, kā to var kultivēt. Vai tev sagāja kopā Arturs ar Amanito? Joprojām tie ir dažādi cilvēki. Ja tomēr tas tagad
ir viens cilvēks, kuram ir vienkārši sākumā bija tāda pieredze, pēc tam savādāka pieredze, un tagad tu atradi to balansu iekšējo. Jā, nu es tāpat viņus redzu, es viņu redzu kā koku ar diviem galiem. Tas ir tā kā mēs esam viens viducītis, bet mēs esam arī ar bišķi dažādām personībām. Artūrs varbūt nav tik ļoti, Artūrs varbūt ir vairāk noslēgts sevī nekā Manito. Manito vairāk uz āru iet un vairāk ir spējīgs vairāk pateikt un tā, bet viņi ir sadraudzējušies savā starpā jau labu laiku, un es ļoti izbaudu pavadīt ar sevi laiku un rakstīt dziesmas un visus šos procesus, un arī izjust sajūtas, pat ja es izjūtu kaut kādas sliktas sajūtas, tāpat ļoti pateicīgs esmu un priecājos galu galā. Man liekas, mēs varam beigt uz ļoti tādas pozitīvas notas, neskatoties uz to, ka mēs apspriedām diezgan smagas tēmas, ir sevišķi diezgan smagas tēmas priekš Latvijas, ja, jo tās tēmas tomēr ir tādas tabū tēmas. Es esmu ļoti priecīga, ka tu ļoti atklāti un ļoti caur savām iekšējām sajūtām varēja izstāstīt savu to dzīves pieredzi. Es domāju, daudziem būs ļoti interesanti to dzirdēt, un es tev vienkārši palūgtu pateikt, kaut kādus savus pēdējos vārdus, kaut kādus, nezinu, ko tu vispār gribētu kādam kaut ko tagad pateikt, kas tev tagad ir iekšā pēc šīs intervijas, sajūtas, domas, vienalga. Nebaidieties eksperimentēt, bet galvenais mācieties. Mācieties. Un jā, tas arī viss. Super. Varbūt neuztariet dzīvi tik ļoti nopietni dažreiz. Paldies. Mums tāpat viņi tikai viena. Šodien mēs runājam ar Artūru Amanito, kurš tomēr atrada savu to iekšējo es. Un ļoti liels paldies tev par interviju. Paldies ļoti interesanti bija tevi klausīties. Tā kā klausieties arī, ņemiet vērā, bet nevajag eksperimentēt ar vielām.